Jūs atpazināt Likumi.lv. Likumi.lv ir portāls, kas publicē Latvijas likuma oficiālo publikāciju e-versijas. Likumi.lv var atrast visus spēkā esošos normatīvos aktus, arī to konsolidētās un vēsturiskās versijas. Tikai maza problēma. Mums ir 1400 likumi un vēl gandrīz 3600 ministru kabineta noteikumu. Visā Likumi.lv bāzē ir 39 000 spēkā esoši normatīvi akti, neskaitot grozījumus. Turklāt viens likums atsaucas uz 2., 3., 4. Lai atvieglotu orientēšanos likumos, esam izveidojuši likumu divās dimensijās, jeb saīsināt L2D.lv. Līdzīgi kā bāka palīdz orientēties kuģiem jūrā, tā L2D palīdz orientēties cilvēkam likuma jūrā. Aplūkosim piemēru likumu par nodokļiem nodevām. Jūs jau pamanījāt gaišzilos izceltos tekstus, tas nozīmē, ka katram no šiem tekstiem ir saistītie likumi. Noklikšķinot vienu no tiem, jūs dabūnat sarakstu. Kā redzat, šī gadījumā saraksts ir pat ļoti garš. Šajā sarakstā var meklēt. Nospiežam Ctrl+F un meklējam, piemēram, zeme. Redzam zemes grāmatu, zemes transformācija, valsts nodeva par zemes dzīvu izmantošanu un tā tālāk. Katru no šiem te, protams, var nospiest un atvērt un turpināt lasīšanu. Faktiski pietiek, nemaz nav jāklikšķina uz tekstu, var uzbraukt ar peli un jau redzam, kad saistītais likums vai ministru kabineta noteikumi jau šeit parādās. Ja neparādās īsajā sarakstā, kur ir 2 dokumentu nosaukumi, protams, var uzklikšķināt un atvērt sarakstu plašāku. Kā redzam, šeit atverās vairāk. Apskatīsim citas iespējas. Kā redzam, šeit 33. pantā ir atsauce uz 34. pantu. Uzklikšķinam uz šo atsauci, atverās 34. pants. Šeit savukārt ir atsauce uz 29. pantu. Šeit 24. un tā tālāk. Lai atgrieztos vietā, kur sākām lasīt, izmantojam internetu pārlūkā iebūvēto iespēju atgriezties par soli. Atgriežamies 29., 34., 33, 31. pantā. Jūs teiksiet, ka teksts ir ļoti raips un traucē koncentrēties uz pamattekstu. Taisnība, bet šī gadījumā gaišzilais izcēlums ir galvenokārt tāpēc, lai iepazīstinātu ar L2D iespējām. Tiklīdz jūs būsiet aptvēruši, ko spēj L2D, tā šis izcēlums jums vairs nav nepieciešams, jūs varat iestatījumos to noņemt vai mainīt krāsu. Vēl viens svarīgs aspekts par L2D ir tas, ka datu avots ir Likumi.lv un tas tiek atjaunots reizi dienā. L2D.lv. Izmēģiniet paši, jums noteikti patiks.